Prieks jūs visus redzēt šeit skaistuma un veselības nedēļā. Šī nedēļa ir veltīta katrai no mums, mūsu labsajūtai, veselībai un iekšējam skaistumam. Mēs dzīvojam tādā laikā, kad ikdienas skrējienā mēs bieži aizmirstam par sevi, un tāpēc šeit šobrīd ir iespēja apstāties, ieelpot dziļāk un atgādināt sev, ka rūpes par sevi nav greznība, bet nepieciešamība. Un ļoti liels prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā. Paldies, ka esat šeit un gatavs veltīt laiku sev un savai labsajūtai. Un šodienas zums mums ir par ļoti būtisku tēmu - āda tavs veselības spogulis. Un kad āda nav tikai mūsu izskata daļa, bet tas ir lielākais orgāns, kas ikdienu atspoguļo to, kas notiek mūsu ķermenī un prātā. Nogurums, stress, ūdens trūkums, uzturs vai hormonālas izmaiņas, tas viss ir redzams arī mūsu ādā. Un tāpēc es lūgšu Sandru, doktori Sandru, lūdzu pastāsti vairāk mums par ādu. Jā, paldies, Kristīna. Labs vakar visiem, kas piedalās tagad Zoomā un kuri varbūt skatīsies ierakstu, kuri darba dēļ nevar piedalīties šobrīd Zoomā. Ja? Par ādu varētu runāt bezgalīgi daudz, jo viņas nozīme laikam nav iespējams pārvērtēt visa mūsu organisma darbībā. Laikam sākšu ar to, ko āda dara, viņas galvenie uzdevumi. Kristīna jau minēja, ka ir lielākais orgāns cilvēka organismā kā tādā, ja? Iedomājieties, pārklāja mūsu visu organismu virsmu no ārpuses. Ja pārklāja no ārpuses, tad viena no galvenajām funkcijām ir aizsarga funkcija. Viņa pasargā, mēs nestaigājam, iedomājieties, būtu bez ādas, būtu gļotāda, ko vārdu, ko visi esam dzirdējuši, ja? Ja iegriež ādā vai norauj, teiksim, ādas virspusīti, tulznu uzbērž strādājot, cik vienai mazai tulzniņai, pat kaut vai, nezinu, 1 centa izmērā, cik ļoti viņa sāp. Ļoti sāp, ļoti, jā. Jo ir noņemta virskārta un nav vairs aizsardzības organismam, bet ja mums tāda vispār nebūtu, mūs arī noteikti nebūtu, jā. Pirmais, ja, kā āda aizsargā mūs no jebkādiem ārējās vides faktoriem. Gan augstuma, gan no karstuma, no ultravioletā starojuma. Zinām, ka saulē vairs uzturēties nebūtu vēlams 8 stundas, lai būtu skaists brūnums iegūts. Nebūs, diemžēl, vairs, ja. Daba ir mainījusies ļoti, ļoti, ja. Tīri no mehāniskiem bojājumiem, to, ko es minēju, tā pati tulzna, kad mehāniski kaut kas notiek ādai, ja, un aizsardzības vairs nav. Tas ir viens no tādiem milzīgiem viņas darba uzdevumiem - sargāt mūs. Otrs, es domāju, neviens nestrīdēsies pretī, kad ja ar ādu kaut kas nav kārtībā, mums nav tik ļotas, tā smuki saka, sensorās spējas. Mēs neuzvaram apkārtējo pasauli taktili, ar tausti. Ja ir problēmas ar ādu, neiztirzāsim šodien ādas uzbūvi, kādas tur šūnas, kādi tur nervi un tā tālāk, ja. Bet ir tā, ka tu vari kaut ko taustīt un vari nesajust. Sajūta zināmā mērā ir briesmīgi vispār, ja, ka tu nejūti, kam tu pieskaries, kāda ir struktūra tam priekšmetam. Jo mēs jau skatāmies ne tikai ar redzi. Ko dara cilvēki, kuriem redze ir liekta? Ja, viņiem ir attīstītas maņas, kur nāk ļoti palīgā āda, un cilvēks to visu satausta pasauli ar ādu, nevis ar acīm viņu saredz. Sāpju aizsardzība āda, ja. Un viens no tādiem ļoti, ļoti interesantiem ādas darbiem ir tas, par ko mēs nepiedomājam. Kā mēs noturam savu ķermeņa temperatūru. Plus mīnus kaut kādi 36, 366, ideālā variantā raksta grāmatās, ja. Kādā veidā mēs to turam? To darbu ir uzņēmusies āda, ka viņa notur mūsu organisma iekšpusē optimālo ķermeņa temperatūru, lai mēs varētu normāli dzīvot un darboties pie labas veselības. Āda ir arī tas orgāns, ja mēs runājam šodien arī par skaistumu, visas nedēļas garumā par skaistumu, ja,
ka mēs uz ādu varam iedarboties no ārpuses, ja? Tad varam kaut ko caur ādu arī ievadīt organismā. Nu, tur ir tālāk stāsts par kvalitāti, par kādiem produktiem, un tikpat labi ādai ir arī izvada orgāna funkcijas, ka caur ādu mēs varam dabūt no organisma laukā kaut kādas sliktās vielas. Nu, kaut vai, piemēram, svīšana. Sviedri jau nav vienkārši ūdens, ja? Sviedri ir viela, kas kaut ko satur, ko no organisma mēs varam dabūt laukā. Nu, tie būtu tādi galvenie vispārīgie ādas uzdevumi viņas darbā. Nākamais, ko gribu teikt noteikti, ja, ka daudz esmu lasījis. Es domāju, tagad internetā pietiekuši daudz arī materiālu parādās, ka āda ir veselības spogulis, to, ko arī Kristīna jau minēja, ka pēc sejas, pēc ādas var nolasīt, kas notiek ar cilvēku veselību un pat kurā orgānā rodas kaut kādas problēmas atkarībā, ja zina, kā ir izvietoti punkti un kurā vietā parādās kaut kāda problēma ādai. Tīrā veidā ādas saslimšanas ir ļoti, ļoti reta parādība. Tas ir tad, ja ādā, nu, kaut kāds, nezinu, teiksim, zinām, putekļa ērcīta vai kaut kādi parazīti, kašķis varbūt ir vārds dzirdēts mūsdienās, gan paldies Dievam, reti sastopama lieta, bet, nu, tomēr ir. Ja, tad, ja kāds tur dzīvo, iemītnieks. Bet pārējā viss klāsts, kas ir, nezinu, es neuzskaitīju šodien, cik ir ādas saslimšanu diagnožu, ar ko cilvēki iet pēc palīdzības pie dermatologa, un viņš dara, ko vien spēj ar savām zināšanām, ja? Bet, diemžēl, no ārpus vien ādai nevar palīdzēt, jo process ir sācies kaut kur iekšējos orgānos, ja? Nu, diagnožu daudz, tas pats dermatīts, ja? Sākot kaut vai zīdaiņu vecuma, atopiskais dermatīts. Neviens nezina, kāpēc un no kurienes viņš uzradies ir. Kas vēl tādi dzirdētāki noteikti būs kaut kāda egzēma. Nu, mūsdien, man liekas, tāds top diagnozi ir psoriāze. Nu, un entās es jums tā varētu skaitīt un skaitīt, bet ne par to ir stāsts, ja? Stāsts ir tāds, ka kā mēs varam palīdzēt, ja? Jo, ja ar ādu ir problēma, un cilvēks ir izmēģinājis entās metodas, bijis pie pietiekoši daudziem zinošiem ārstiem un nav ticis pie sava rezultāta, un āda viņam kā rada problēmu, tā rada. Jo viens, ka tas ir psiholoģiski ļoti grūti jebkuram cilvēkam, ja viņam nav glīta, skaista, tīra āda, bet tas ir arī tīri fiziskās ciešanas. Jo, ja ādai ir kaut kāds bojājums, viņa niez, viņa sāp, viņa kņud, viņu tā kā velk, ja? Nu, dažādas sajūtas var būt. To, es domāju, cilvēki, kuriem kaut kas tāds ir bijis, viņi to atcerās, ja par to runā, vienmēr visu mūžu garumā. Bet, kad viņi tikuši galā, tad viņiem ir cits noskaņojums un optimists dzīvē parādās, ka saprot, ka var ar to tikt galā. Nu, tā apmēram, laikam, Kristīna, galvenais būtu par ādu. Paldies, Sandriņ. Es atcerējos, kad 17 gadus atpakaļ, tu man šodien vispār to atgādināji, es biju aizmirsusi, ka man no stresa bija te ap pieri, gar matu līniju bija sarkani tādi izsitumi. Un tikai pateicoties tam, ka es gāju pie tevis un arī pamainīju uzturu, es tiku ar to galā un es jau aizmirsus, ka man bija šāda te problēma. Tā kā paldies tev. Un es lūgšu tev pastāstīt par organismu filtriem, par nierēm, par aknām un par viņu pamatfunkcijām, lūdzu. Nu jā, ja ķeramies klāt, tā kā es ļoti domāju, kas būtu tie galvenie momenti, lai palīdzētu ādai no iekšpuses. Ja, no ārpus, jā, protams, varbūt brīnišķīgi kosmētiskie kopšanas līdzekļi, katrai ādai pielāgoti savi krēmi, kādi vajadzīgi, lai uzturētu to mikronu līmeni, lai ādai pieņemami šie produkti būtu. Bet, ja neko nedarīs cilvēks no iekšpuses, tā kā tu minēji arī par sevi, un ir arī citi cilvēki, ka ja kaut ko nemaina un nedara, tad rezultāti nav. Ja? Protams, arī to, ko tu minēji, jāiet tam visam klāt, jāķers problēmai kompleksā variantā. Ja? Tas ir ūdens, tā ir pārtika,
tās ir kustības, un tā ir organisma iekšpus, kā viņi strādā. Tur ir jātiek skaidrībā, kurā sistēmā ir problēma, tad tas darbs būs efektīvāks, jo būs konkrētāks mērķis un iekonomēs vienkārši cilvēks gan laiku, gan arī savus līdzekļus, jebkādus resursus. Bet pirmais, ko gribu minēt, runājot par ādu, tad laikam tā būtu aknu darbība. Jo aknas vispār ir fantastisks orgāns, kas rūpējas praktiski par visu mūsu organismu veselību. Jo ir galvenais un lielais organisma filtrs, caur kuru vairāk kā 300 reižu diennakts laikā iztek visas mūsu asins, venozās asins. Un tad pat tām daudzajām aknu šūniņām tas viss tiek smalki sadalīts, un šūnas ir tie, tā kā filtras, es nezinu pateikt, liela milzīga filtra sastāvdaļas, ja vienkārši varētu pateikt. Un vai tam sietiņam kaut kas sliktais tiek cauri un ieplūst tālāk asinsritē, vai arī tiek aknās aizturēts un asinsrite ir tīra. Līdz ar to paņem no slogu tālākām organisma sistēmām. Tas ir viens, kas jādara darbs aknām, tas ir vienkārši milzīgs, jā. Iedomājieties, ja cilvēki ir apmēram plus mīnus 5 litri asiņu un 300 reizes diennaktī viņas tā visas mums cauri izcirkulē aknām un attīrās. Nākamais aknu funkcija. Viņi piedalās arī gremošanā, vielmaiņa, jā. Kā mūsu organismā tiek šķelti tauki? Ar žults palīdzību, ko ražo aknas. Aknas kalpo arī kā tauku depo, kā cukura depo. Ja kāds cilvēks kaut ko saka par tālākām diagnozēm, kas saistībā ar šiem vārdiem ir, tad pirmais ir jāķers klāt aknu darbības uzlabošanai. Un arī tie, kas ir saistībā gan ar cukuru, gan ar taukiem, ietekmē, kādā izskatās cilvēkam āda. Mīļais jaukais holesterīns, ko mēs zinām, netik labā nozīmē, diemžēl, jā, bet arī tas ir organismam vajadzīgs, un to ražo aknas. Un aknas arī piedalās tajā procesā, ka ražo no pārtikas atlikumiem vielmaiņas urīnskābi. Par podagru cilvēki dzirdējuši, teikšu vienkāršāk, vai ne, kas ir podagra, zinām apmēram, jā, un šeit atkal ir jāmeklē sākums aknu darbībā, kā viņas tiek ar savu darbu galā. Un ja aknas ar kaut kādu darbu nav tikušas galā, tas viss tālāk aiziet asinsritē. Un tad ir lielāka slodze, milzīgs darbs nākamajam mūsu, tā kā varētu teikt, organismu noslēdzošajam filtram, kas ir nieres. Kā es vienmēr cilvēkiem saku, ja aknas ir liels gabals tāds apjomā savā, ja, visa labā pārībē mums ir aknas labajā sānā, tad nieres ir divas maziņas, ja, apmēram cilvēka plaukstas lieluma, tā kā tādas pupiņas viņas izskatās. Un viņas nav lielas, viņas nav biezas, ja, sver pārsimts gramus apmēram katra, un viņām ir jātiek galā ar visu to, ko nav ticis galā aknas un visas pārējās, teiksim, nefiltrējošās, bet pārstrādājušās sistēmas. Nierēm viņas strādā visu diennakti un izdala 1,5 litru urīna, kurā šķīst 80% atlikumi, kas ir jāvada no organismu laukā. Tad iedomājieties, ja viņas to nespēja izdarīt, viņas spēja iztīrīt kaut kādus, nezinu, kaut kādus jau mazākus procentus, tad tie, ko nieres neizvada laukā, tie kaut kur paliek organismā. Kur ir vājākā vieta, tur arī kaut kas aiziet, ja. Nieres notur arī skābju sārmu līdzsvaru organismā. Ja viņas nestrādā labi, tur pa ķēdīt aiziet ļoti, ļoti daudz problēmas tam cilvēkam. Bet tā nav mūsu tēma šodien. Tēma ir par to, ka, ja gadījumā, nieres vairs netika ar saviem uzdevumiem galā, ko bija jāizved viņām laukā, tad ādu ņem palīgā organismas, varētu teikt, ka tādu trešo nieri. Uz ādu tiek pārlikta viena daļa no izvadu funkcijām, kas būtu normāli jādara
nierēm. Un šeit ir jau stāsts par nākamo, par limfu, ja? Kas ir kā cilvēkas kanalizācija. Tas, kas asinsritē ir par daudz un liekas, to limfa uzņemās uz sevi. Un limfatiskā sistēma tā arī tas ir milzīgs darba apjoms, ja? Tie nav tikai vadiņi un limfmēsli, ko mēs zinām, varbūt, pie lielajām locītavām, paduses tur kaklā, ja? Pie ceļgaliem, bet tā ir arī liesa, tās ir visas mūsu mandeles. Un kaklā mums ir aizdegunē klupsumā, mums ir 6 mandeles, kas arī pilda limfatiskās sistēmas darbu. Tas mehānisms īsumā saspiesti par to, kā cirkulē mūsos tas, kam būtu jāiet projām, nenoslogojot tādu. Jā, Kristīna? Paldies, Sandri. Irēna mums padalīsies ar savu pieredzi. Paldies. Es turpināšu šo tematu, kad neviena no pazīmēm, kad tiek piesārņota šis nieras un aknas parādās uz ādu, un tā parādās arī kā psoriāze, kā kāds bija manā gadījumā. Es, principā, ar šo psoriāzi slimoju no 18 gadu vecumu. Pašlaik man jau ir 37 gadi, tātad es ļoti ilgus gadus cīnījos ar šo psoriāzi. Jo es īsti pat nezināju, kā viņu ārstēt. Protams, ka es pie ārstiem gāju, un ko man arī ieteica, tās bija smērītes, un es viņas smērēju, it kā uz kaut kādu brīdi palīdzēja, bet, pēc laika atkal viss jau nāca jau dubultā. Un ar tagadējo prātu es jau saprotu, ka ne jau var ādai palīdzēt no ārienes, ja ir jau šāda problēma, jo psoriāze tas sev ir jau ļoti augsts piesārņojums organismā, ka tas ir jātīra no iekšienes. Un tad es arī sāku piedomāt stipri pie uztura. Un principā es no uztura izslēdzu ļoti daudz produktus, kā pirmie no tiem ir glutēna saturošie produkti, tie graudaugi, kā arī piena produktus es izslēdzu, un, protams, ka saldums. Tas jau pats sev saprotams, ka cukurs neko labu jau nedod. Un principā šis uzturs man ļoti palīdzēja uzlabot tādu stāvokli, bet jāpalīdz arī šīm izvedes sistēmām, nierēm, aknām. Un es aknām lietoju šo diždedzi papildus un nierēm lucērnu, lai tādā veidā arī palīdzētu šīm izvedes sistēmām attīrīties. Un es teikšu, ka jau kādu laiku, jau kādus pāris gadus man šī psoriāze vairs nav, un tiešām viss ir pazudis. Visa šī tā teikt niezošā āda, un te, kuri ir ar šo slimību sastapušies, zina, ar ko jāsaskarās, kad ir šī psoriāze. Un tad es arī vēl periodiski skudurkoku mizu palietoju, bet tos lietoju tā uzmanīgi, jo tā ir tieši sēnītes ārstēšanai, un tā var tā kā sāsināt šo visu. Bet ko es vēl vēlos teikt, ka tomēr ir noteikti jāpiedomā pie uztura un arī paralēli pie šīm attīrošajām dabīgajām zālītēm. Un viens ar otru sadarbojoties, ir tiešām ļoti labi rezultāti, un man šī psoriāze nav parādījusies. Jā, paldies! Paldies, Irēna. Dosim tagad vēlreiz vārdu Sandrai. Viņa mums pastāstīs par ūdeni un par zarnu trakta sakārtošanu, kas arī ir ļoti svarīga ādai. Es domāju, ka tie vispār ir pirmie soļi, un tikai tad mēs tiekam pie aknām, pie nierēm, un ja vajag palīdzam arī limfatiskai sistēmai sakārtot darbu, ja? Par šo mēs esam vairāk runājuši jau iepriekš, par zarnu trakta, par visu gramošanas sistēmas darbību kopumā, ja? Bet atkārtošana zināšana māte. Ja cilvēks nesāk lietot ūdeni, pietiekoši kvalitatīvu, sārmainu, dzīvu, ar minerāļiem bagātu ūdeni, un galvenais ir pietiekošā daudzumā, tad nekādu rezultātu nevar iegūt. Dzērot, nezinu, piemēram, zāļu tējas, jā, tas var nākt kā papildus, bet pamatos tomēr cilvēkam ir jāiemācās lietot aptuveni 1,5 litru ūdens dienā, kas ir nepieciešams, lai būtu normāla nieru darbība, lai viņas var visu filtrēt laukā.
Un līdz ar to tiek nodrošināta tā sārmainā vide, kas ir nepieciešama katras šūnas darbam, arī tā skaitā ādas šūnām, lai viņas var normāli pildīt savas funkcijas, kaut ko varbūt arī izvadīt laukā, bet galvenokārt jau, lai viņas mēs netraumētu ar to slikto vidi, kāda, pirms tam ir bijusi skāba vide, ja. To, ko Irēna arī teica, pieskatam pārtiku, bez tā nekur, ja. Nevar ēst visu pēc kārtas, es nezinu, piemēram, gribas tagad, forši siltāks laiks sākās, vai tagad cepam katru sestdienu 10 kūpinātās. Nebūs nekā forša no tā visa, jā. Tas ir, tātad ūdens ir numur 1, labs un kvalitatīvs ūdens. Tagad cilvēks ir iemācījies dzert ūdeni, ja gadījumā pirms tam nav dzerts ūdens. Tad ir pirmais, ka jātīra, jākārto gramošanas sistēmas darbs. Un tur vislielākā nozīme ir tam, kas notiek zarnu traktā. Nepavēlti saka tā, ka ja zarnu trakts ir cilvēku otrās smadzenes, ļoti liela zinātnieku pētījumi iet pēdējos gados, jā, un arī lielākā daļa no organisma imunitātes, no viņa aizsarg funkcijām ir atkarīga no tā, kas notiek zarnu traktā. Ja zarnu traktā nebūs pietiekošā daudzumā fermenti un labās baktērijas, kas šķeļ pārtiku, jā, lai mēs saņemtu atpakaļ labās lietas, kaut vai minerālu vielas, aminoskābes, un nebūs pietiekami šo lietu, lai šķeltu arī sliktās lietas. Jā. Pieskaroties atkal kaut vai tai pašai podagrai, tā ir vielmaiņas saslimšana, tā nav nieru slimība. Tām ir tikai liekas lodze uzlikta nierēm un ādai un locītavām, bet tas viss sākas gramošanas sistēmā. Ja? Tad to ir pirmām kārtām jāsakārto, lai nemestu organisms kaut ko caur ādu nesmuku laukā, lai viņam būtu iekšpusītē tikai vieglāk strādāt. Tas ir tas uzdevums, kas būtu mums pašiem jānodrošina. Ja, tā ka bez gramošanas sistēmas, zarnu trakta sakārtošanas tālāk mēs netiekam ne konkrēti līdz pārējām arī sistēmām vispār. Ja. Tas viss ir kompleksā roku rokā tas darbs, bet izdarīt var, pilnīgi noteikti var. Jums rekrutē ir Irēna piemērs, jums ir Kristīna piemērs, un ir vēl cilvēki mūsu vidū, kas ir kā piemērs, ka to var izdarīt. Jā, Kristīna? Jā, paldies, Sandri. Gribēju padalīties Evita ar savu pieredzi. Jā, labvakar visiem! Pastāstīšu tādu atgadījumu, kad man bija situācija, kad uz pieres daļas bija ļoti daudz tādas sīkas mazas pumpiņas, jā. Tad es mēģināju visu, ko, un godīgi sakot, Sandra pilnīgi aizķēra jūtas, jā. Kā tad es tāds varu iet kaut kur ārā, jā? Jo liekas, ka visi skatās tieši uz tevi un uz tām pumpiņām, jā. Un tad es mēģināju visu kaut ko, visādus kremus mēģināju, visu kaut ko, nekā. Bet rezultāts bija šāds, ka man mājās bija uz plauktiņā atstātā kolovada. Tie ir baltie māli, tur ir ceļmala apaklāta, vēl melnās plūmes, fantastisks līdzeklis, ja? Un tas ir zarnu trakta attīrīšanai tieši, un to ir izveidojis Alberts Zēra zinātnieks, tad es, domāju, pamēģināšu, ja? Samaistīju tur ar ūdeni, izdzēru vairākus tos baltos mālus, un godīgi sakot, pēc kāda laika, skatos, pēc 3 vai 4 dieniņām jau, aizvien mazāk un vēl mazāk. Pēc kādas nedēļas vairāku pumpiņas nebija nevienas. Un godīgi pateikšu, nav nekad arī atkārtojies. Un tad man tāds secinājums ir, ka tik tiešām tas zarnu trakts, viņš ir jāsakārto, un tad tā seja un tā pati āda visam ķermenim parāda to, kāds tad mums šis zarnu trakts patiesībā arī ir. Tā kā fantastisks rezultāts, un vēl gribēju pieminēt arī par tiem sausajiem ādas pleķīšiem, ir man citreiz parādījies kaut kur uz plecu daļas, ja? Bet tad es arī paskatos, protams, par aknu, ja? Tad artišoks, bet vēl viena lietiņa, kas man ļoti palīdz no ārpuses, tad ir sudraba gēls. Es sasmērēju, momentāli pazūd, un arī nav niezošas tā sajūtiņa, un tad nekas arī nelobās. Tā kā no ārpusītes tās pirmais līdzeklis man vienmēr arī somiņā ir. Tā kā paldies! Paldies, Evtiņ! Vēl gribēju padalīties Mairita ar savu pieredzi.
Labvakar visiem. Es klausos un priecājos, ka vispār šis temats ir pacelts un par to vairāk arī stāsta pieredzi. Tā kā mana dzīves pieredze ir diezgan liela, gara jau, tad es varu dalīties ar tādu lietu, ka jaunībā man arī bija tādas problēmas, ka savs āda. Un es dzīvoju tur tā kā jau visi, ar krēmiem un ar visu ko. Un brīžiem bija labāk, brīžiem sliktāk. Tad, kad es sāku lietot koraļu produktus, tas jau bija kāds 20 gadus atpakaļ, es iemācījos dzert ūdeni, jo tieši tā arī ir. Ir tā kā Sandriņa teica, ir jāiemācās dzert ūdenis. Dzerot ūdeni, lietojot pakāpeniski, vispirms iepazīstoties un pēc tam pakāpeniski lietojot visus šos koraļu produktus, es tā kā aptaustu, un es domāju, jā, bet man tā āda ir diezgan tāda maiga un gluda. Un sapratu to, ka tā ir sistēma, cilvēks ir sistēma, un arī mums ir jārīkojas ar savu veselību kā ar sistēmu. Un panākot to iedarbību no iekšienes, uzlabojot kopējo veselības stāvokli, arī āda uzlabojas. Un tas ir visiem, viss ir zināms. Un man ļoti patīk arī tas, kad Evitiņa teica par to gēli, es gribēju teikt par sudraba gēli, jo tas tiešām ir produkts, kas palīdz tādos, jau jāteic ekstrēmos gadījumos, kad parādās taisni uz ādas kaut kāda bojājuma. Pirmkārt, viņi noņem niest un ātri arī jau panāk uzlabojumu ādai un arī sadzīšanu, visus pārējos procesus, kas ir vajadzīgs, lai āda atkal varētu funkcionēt. Es esmu tiešām pateicīga, ka man ir iespēja un kad es varu lietot šos produktus un panākt tādā veidā komfortu sajūtu sev un arī pārējiem apkārtējiem cilvēkiem, ka viņi var skatīties uz mani. Un tas izraisa vismaz labas sajūtas. Un es novēlu jums visiem skaistu dzīvi, veselu dzīvi un būt laimīgiem. Paldies! Paldies, Mērtiņ. Irenīte gribēja uzdot jautājumu Sandrai. Prasīšu par to, kas man ir aktuāli. Jaunībā mēs visi skaisti. Kļūstam vecāki, rodas kaut kādas problēmas. Citiem arī jaunībā rāda problēmas. Bet šī problēma man ir visu mūžu garumā, cik es sev atceros, man vienmēr bija tumši loki zem acīm. Un es nezinu, no kā tas ir un ko darīt. Tas ir viens jautājums. Kā es teicu, cilvēku sejā var lasīt, tā kā grāmatā, jā, un zinot to, ko es iemācījos, tas ir austrummedicīnā, ka zinot, kā ir izvietoti meridiāni, var saprast, kurā sistēmā kaut kādas problēmas ir. Un tas, kas ir tajā zonā, kas ir, tā kā zem acs, jā, apakšējais plakstiņš, varētu teikt, tas ielociņš, tās ir aknu darbības problēmas, jā, jo, aknas un tie svarīgi orgāni, arī nieres, tā skaitā ir tās vietas, ka viņas tā ir iekārtotas mums, ka tur nav nervu. Vegetatīvā nervu sistēma jau regulē viņu darbu, ja, bet viņas nesāp. Un es tā kā smejoties kādreiz, es pie tāda secinājuma nonācu, ka ja mums sāpētu aknas, nieres un vēl dažas sistēmas, mēs dzīvotu kā svētie un mums noteikti nebūtu ādas problēmu. Nekādu. Mēs būtu jauni un smuki līdz savas dzīves, kas saka, nogalēji. Ja? Tā ir aknu darbības problēma. Ja? Ir katram cilvēkam kaut kāda savu vājā vieta vienkārši. Tā ir un viss. Ja? Kas saka, katram savs. Tas ir arī par tiem tumšajiem lokiem. Jo ir arī cilvēki, kas ir nākuši arī, kā tu saki, uz pārbaudi, viņam ir gandrīz viss labi, gandrīz visi zaļā krāsā tā bilde, jā. Bet ir vājās vietas, ko es cilvēkam saku, šito ir jāmīl visu mūžu un kaut kādā veidā viņš jāsaudzē visu laiku. Tā tas ir vienkārši. Laikam tas otrs jautājums arī būs saistīts ar, cik es saprotu, ar aknām, jā. Tāpēc, ka ne visiem cilvēkiem, jā, manā vecumā ir tie pigmentu plankumi, jā. Vienam ir, otram nav. Tas ir, labi, saka, veciem cilvēkiem ir vairāk viņi, jā.
Jā. Bet ļoti daudz cilvēki manā vecumā, kam nav viņi. Un kā viņi ir, un ko ar viņu darīt? Tie arī, tu pareizi teici, ka tas arī izriet no tā, kā cilvēkam strādā aknas dzīves gaitā, vai viņas ar visu piesārņojumu, kas viņām bija jātīra, vai viņas spēja tikt galā, vai arī nespēja tikt galā. Un tagad tā visa gadu gaitā, parasti kā arī tu minēji, ar gadiem, parādās vairāk, tur, teiksim, 30 gados āda ir tīra balta, un tad ar gadiem parādās kaut kādi, brūni, piemēram, pleķīši, varbūt arī sarkani pleķīši cilvēkiem. Tas ir tas, ko vienkārši tāda veic to savu izvadu funkciju un izvada laukā to piesārņojumu, ar kuru nav tikušas galā aknas. Tad viņas met laukā, kura tā brūnā krāsa, tur ir klāt mazliet, pigmenti iezīmēs tās sarkanie pleķīši, tad tie ir ar asīdriti jau saistīti kā tādi, Kāpēc nav citiem? Tāpēc, ka viņiem akna nestrādā tā, kā strādā mana vai tava akna vai vēl kādam, kad parādās tie brūnie pleķīši, viņam akna ar to ir tikusi galā. Ar to. Varbūt vienkārši tā, ka viņam kaut kur iekšā kaut kas ir palicis. Arī tā var būt, Kad āda netik labi ir veikusi savu izvadu funkciju. Un kaut kur cilvēkam var arī iekrāsoties kaut kas iekšpusītē. Arī tā ir, Tā ka, tu zini, kurš variants ir labāk. Bet ko darīt ar tiem pleķīšiem, Tur gan ir jāiedarbojas no ārpus. Tas no iekšpus, mēs tur tīrīt varam aknas tagad bezgalīgi, nezinu, ka to ir gadu no vietas, bet tas pleķīts, kas ir, viņš paliks. Un tur ir kosmētiski pieejami balinošie tādi, kā pateikt, krēmiņi varbūt, kuri satur pamatā skābes, un skābes ir tās, kas balina to plankumiņu, kur viņš ir parādījies. Tur tikai jāzina, labāk konsultēties varbūt ar speciālistu, zinošu kosmetologu, lai viņš iesaka labāko līdzekli to pigmentu balināšanai. Tur ir darbiņš kosmetologam, kā saka, Bet, lai neveidojās jauni, tad vajag katrā ziņā kaut ko darīt ar aknu, Jā, Irēna, tieši tā. Piemēram, es skatos tā uz kāju vai uz roku, it kā viena krāsa ādai, ir, bet par retam ir kaut kādi tādi nelieli balti plankumi. Es atceros, ka strādāju tur vienā vietā, un manai kolēģei bija, pilnīgi tāda visa roka ar baltiem plankumiem un tādiem lieliem, ne tā kā man tur par retam balti plankumiem, bet tādi, kas tas ir vispār? Bet tie bija tādi plankumi, kas kā viņai parādījās, tā viņai viņi bija. Jā. Te arī, zini, kā ir atbildi sarežģīta. Varbūt tā, kad ir tādi mazi, tādi kā punktiņi, kā pleķīši, kā tu saki, arī tev pašai varbūt, vai vēl parādās kādam. Tur pamatā, cik es esmu skatījusies cilvēks, tā ir tomēr sēnītes iedarbība. Kad zūd ādai kaut kādā vietiņā pigments, brūnums, kas mums ir visiem, lielāks, mazāks, bet ir. Tur viņš pazūd un tā ir sēnītes iedarbība. Bet tā, kad ir cilvēkiem tie lielie pleķi, un kas var palikt arī ar gadiem lielāki, diemžēl, tā problēma sākties var cilvēkam pieaugušā vecumā, un diemžēl es pazīstu arī bērnus, kuriem sākas kaut kur 3-4 gadu vecumā pirms skolas. Un uz to nav īsti atbildes nevienam līdz galam. Kas ir tas, kas izprovocē to, ka pazūd tas pigments un tie ādas pleķi parādās. Bet viņi pa lielam viņi sāk parādīties arī tajās vietās, kur ir lielāka līmfmezgla cilvēka organismā. Viņi var parādīties ap ceļgaliem, piemēram, ap elkoņiem. Un tad viņi izplatās lielāk, kā tu teici, sievietē bija pa visu roku tas pleķis parādījies jau tāds, Uz sejas ādu viņi aiziet arī, tāpēc, ka kaklā ir daudz līmfmezglu. Viss kakls mums uz riņķi ir pilns ar līmfmezgliem, kas mēģina attīrīt kaut ko, kas noēd to pigmentu. Bet tā, lai 100% varētu apgalvot, tagad tur ir vainīga sēnīte vai baktērija vai es nezinu kas, nav tāda. Par šiem lielajiem,
Tur, diemžēl, medicīniski cilvēki palīdz sev vienīgais ir ar hormonālajām ziedēm. Ja? Bet, nu, kā nu veicās, teikšu godīgi, ja? Tā ir sarežģīta problēma, ļoti, ja? Tas ir tāpat kā kad zīdaiņiem sākās, ko es minēju sākumā, atopiskie dermatīti, nav zinām izcelsme, līdz ar to nevar īsti piemeklēt cilvēkiem zāles pret šo problēmu. Vai tās būtu sintezētās, pieņemsim, ja vajag, ja, vai arī dabīgie līdzekļi. Tas ir zināmā mērā tāds veiksmes stāsts, kuram cilvēkam palīdz un kuram nevisai. Ja. Nu, tā ir, tas ir smagi. Jā. Paldies, Irēnīt. Mums Ainārs grib kaut ko pateikt no savas pieredzes vēl. Jā, nu labvakar. Es saprotu, ka te pārsvarā meitenes par savu ādu runā, bet, es arī nedaudz iebraukšu šai tēmā. Ir tāds fakts, kad peldoties mēs arī saņemam caur ādu, saņemam ūdeni. Tas ir ļoti svarīgi, arī kādā ūdenī mēs ejam peldēties un mazgāties, ja. Mēs saņemam pie katras peldes, apmēram kā 250 gramu ūdens, ja? Tas ir, apmēram glāze vien. Bet man ir vēl tāds, papildinošs fakts, kad katrs jau mēs zinām, ka pilsētas ūdensvadi arī tiek attīrīti. Un kādreiz ejot dušā, ja, agrākos laikos, ja, to nesajūtu, bet pēc tam, ejot dušā, es sajūtu, ja, to chlora smaku un chlora, tādu izjūtas, ja, bija. Un tā vēlme zuda iet vispār dušā, ja, tajā laikā. Ja es ieeju dušā, sajūtu šo te chloru, palaižu ūdens krānu, ja, sajūtu chlora smaku, ja, es neeju dušā. Pēc tam uzzinu, kad ir chlorēts ūdens pilsētas ūdens vadā. Ja, tā kā ar laiku mēs sākam sajust vairāk, arvien vairāk, ja, šīs te, lietas, ja, negatīvās. Varbūt, un no tām arī, kā jau meitenes te minēja, ja, varam izsargāties ar ļoti daudziem produktiņiem, tieši arī koraļu produktiem. Paldies! Paldies, Ainār! Sandriņ, mums ir jautājumi. Ko jūs iesakat lietot aknai? Aknai pirmie produkti, tas ir artišoks, mārdadzis, pienenis. Tie trīs augi, kas pamatā palīdz aknu darbībai. Paldies! Un vēl ir jautājums. Ko varat ieteikt ādas tvirtumam kakla zonā? Dzert ūdeni no sākuma. Tas ir pirmais, ja, tad mēs tik daudz runājām par to ūdeni. Mairīt teica, ja, ka jūta, ka āda ir pilnīgi citādu elastību. Ja. Ainārs tikko mums pateica par ūdeni, par peldēšanos. Ja, arī par dušu, arī negatīvā pieredze. Un tieši tas pats ir par ādu, par kakla zonu, jo kaut kā mēs vairāk dzīves laikā piedomājam par sejas ādu, ja, par kakla zonu aizmirstot, bet tur ir ļoti, ļoti jūtīga āda, ja, kakls un dekoltē zona, kas ir tikpat jūtīga kā sejas āda. Ja. Par ārīgiem līdzekļiem tur ir garš stāsts tad, ja. Bet pirmais ir ūdens, un tad vēl varētu ko ar laiku, kad viss pārējais ir sakārtots, ko mēs šodien runājām, ja, gremošanas sistēma, zārnu trakts, aknas, nieres, viss strādā, tad cilvēks var ņemt klāt tās minerālvielas, kuras palīdz noturēt ādas elastību, ja, un kā pirmie minerāļi, tas ir sērs un cinks, kas ir nepieciešams ādas šūnām, lai viņas pildītu savu darbu, savas funkcijas. Tie ir tādi. Protams, ārējie līdzekļi arī, jā, vēl papildus. Bet pirmais ir no iekšpuses. Ja nebūs no iekšpuses, no ārpuses būs par švaku. Jā, Kristīna? Paldies, Sandra. Paldies par Zoomu, paldies par sarunu ar tevi. Un gribēju pateikt visiem, paldies, kad piedalījāties, par atsaucību. Uz tikšanos nākošajā Zoomā, kas būs 20. maijā arī 19:00. Paldies, uz redzēšanos!